And receive a piece of bread. Jūs varat atnākt un pieņemt maizes gabaliņu. And have no effect on your life. Kam nebūs nekādas iespējas uz jūsu dzīvi. But if you come to the Eucharist in faith, bet ja jūs nākat ar ticību, knowing who you're receiving, saprotot, ko jūs saņemat, expecting the power of God to transform you, the Eucharist will transform you. Sagaidot Dieva spēku, kurš jūs pārveidos, šī Euharistija jūs pārveidos. Pateicamies Tev, Tēvs, par visu pateicamies Tev, Tēvs, par visu pateicamies Tev, Tēvs, par visu pateicamies Tev, Tēvs. Piedodiet. Āmen. Pateicamies Tev, Tēvs, par visu pateicamies Tev, Tēvs. Ir jā, par visu pateicamies Tev, Tēvs, par visu pateicamies Tev, Tēvs. Āmen, āmen, God will use His word to give you wisdom. Dievs izmanto savu vārdu, lai dāvātu jums gudrību. His primary way of teaching us is through His word. Viņa metode, kā mūs mācīt, ir caur savu vārdu. Psalm 119 goes on to say this. Salman 19 turpina. I am wiser than any of my teachers because I meditate on your word. Es esmu gudrāks par jebkuru no maniem skolotājiem, jo es pārdomāju tavu vārdu. So I believe God wants to bring Catholics into a deeper relationship with the Word of God. Esmu pārliecināts, ka Dievs vēlas ievest katoļus ciešākās attiecībās ar Dievu vārdu. He doesn't want us to be theologians necessarily. Nav nepieciešams, ka mēs būtu teologi. But He wants us to have some understanding of the Word of God. Bet Dievs grib, lai mums būtu vismaz kādas zināšana, izpratne par Dievu vārdu. If you read 15 minutes a day, you can read the entire Bible in 1 year. Ja jūs lasat Bībeli katru dienu 15 minūtes, gada laikā jūs izlasīsiet visu Bībeli. Un viņš nāk pie mācekļiem un atrod tos guļam un saka uz Pēteri. Tātad jūs nespējat nevienu pašu stundu būt ar mani nomodā. That's the condition of the church today. Most people are sleeping. Tas ir mūsu baznīcas realitāte, ka daudz cilvēku guļ. As Christians, we should want to be close to Jesus. Kā kristieši mums vajadzētu būt tuvās attiecībās ar We want to Jēzu. be just like Jesus. Mēs gribam būt kā Jēzus. And Jesus was always praying. Un Jēzus vienmēr lūdzās. When He was on earth, He was always running off to pray. Kad viņš bija uz zemes, viņš vienmēr tiecās pēc lūkšanas. Now He's seated at the right hand of the Father, praying for us. Un tagad viņš atrodas pie Tēva labās rokas lūdzot par mums. And when we can pray for 1 hour, something spiritual happens to us. Ja mēs esam spējīgi lūgties 1 stundu, kaut kas garīgs notiek ar mums. And it's not just the 60 minutes, but a period of time when we can communicate with God. Tās nav tikai 60 minūtes, tas ir laiks, kurā mēs varam komunicēt ar Dievu. Now there's only one right way to pray. Ir tikai viens veids pareizais, kā lūgties. Whatever the Holy Spirit is telling you how you should pray. Ja to lūgšanu vada Svētais Gars mācot, kā lūgties. But the time is now. Bet laiks ir tagad. We need to live a life of prayer starting today. Mums ir jādzīvo lūgšana dzīve sākot no šī brīža. We can't put it off any longer. Mēs nevaram to atlikt vairāk. You can't wait until you retire. Mēs nevaram gaidīt līdz pensijai. You can't wait until your children are old enough. Mēs nevaram gaidīt, kamēr mūsu bērni pieaugs pietiekami ilgi. You need to be a man of prayer today. Mums ir jāsāk lūgties tagad.
Sveicināta Marija, žēlstības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavs miesas augurs Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Un atcerieties, vismaz kādā daļā no jums, mēs pagājuši gadu bijām ļoti aizrāvušies ar kādu filmu Drošsirdīgie. Un tieši, kad pārdomāju šo evaņģēlijā fragmentu, tad tie, kas ir skatījušies šo filmu, atceras, cik viņiem bija jābūt drošsirdīgiem, lai nebūtu korumpētām, lai aizsargātu savu ģimeni. Taču no viņiem kā Dievs, kā viņus visus pārbaudīja, lai viņi paliktu uzticīgi gan savai ģimenei, saviem ideāliem un Dievam. Un tiešām iet pa tiem šauriem vārtiem, jābūt drošsirdīgam, jābūt varonim, jāatmet to visu, ko man piedāvā pasaule draugi, kad piedāvā tos plašos vārtus. Lai dziedinātu mani tu, man prieks ir patiesībā, ikdienas rokas pacelšu, kad tavā mīlestībā plodīs pāri mani. Cēlos tumsas mūžam dien, ik par tavu mīlestību. Anakonda noķēruši. Sakaltējām arī uz viņu. Pagaidām kāds iedodis. Sardeļka. Tas ir tēja. Very castanet, very small. How many parents here are worried about their children or their grandchildren? Cik daudz no jums ir uztraukušies, norūpējušies par saviem bērniem vai mazbērniem? Any fathers worried about their children? Katrs, kas
drafted you all. Tad tur nav brīvprātīgi, visi ir iesaukti. So you're in God's army, amen? Jūs esat Dieva armijā.